spēj pat vienas paudzes laikā iedibināt šajā valstī sabiedriskās attiecības, kas atbilst visaugstākajiem morāls un likumības kritērijiem. Tāpēc tieši ģimene, tieši attiecības ģimenē un attieksme pret bērniem ir tas, kam sabiedrības progresīvākajai daļai ir jāvēlta pūles. Ģimenē nav atšķirīgi jautājumi. Viss ir svarīgs. Svarīgi ir gan bērnu piedzimšanas iecerēšana, gan rūpes par viņu audzināšanu un izglītību. Svarīgi ir radīt tādas attiecības ģimenē, kuru pamatā ir rūpes un gādība. Šādā atmosfērā nākamā paudze uzņem sevī visu, kas nepieciešams, lai nestu to tālāk dzīvē un izmantotu jebkurā darbības jomā. Создание божественной обстановки в большинстве семей того или иного государства способно за одно поколение создать общественные отношения в этом государстве, соответствующие самым высоким критериям морали и нравственности. Поэтому именно семья, именно отношения внутри семьи и к детям – это то, на что необходимо направить усилия передовой части общества. В семье нет второстепенных вопросов, все важно. Важно и планирование рождения ребенка, и забота о его воспитании и образовании. Важно создание отношений внутри семьи, основанных на заботе и опеке. И в этой атмосфере будущее поколение впитает все необходимое для того, чтобы нести это по жизни и применять в любой сфере деятельности. Aicinām uz skatuves aktīvu mūsu kustības dalībnieci, Sokrāta tautskolas vadītāju Elvitu Rudzāti Latviju.